Es priecājos tevi redzēt šajā jaunajā dienā un nedēļā. Esmu Artūrs Avotiņš ar vārdu šai nedēļai. Šajā reizē vēlējos parunāt par to, kādos laikos mēs dzīvojam. Un pat ja reizēm ir šis jautājums mums kā cilvēkiem, kāpēc vecās derības laikā notika tādas varenas lietas, Dievs rādīja varenas zīmes, kādus brīnumus Izraēla tautai, bija tiešām tādi spēcīgi, dažādi notikumi vai Jērikas mūru krišana vai jebkas cits, piemēram, pravietis Ecehēls redzēja šīs varenās debesu parādības vai neskaitāmi citi notikumi. Taču neaizmirsīsim arī to, ka tie bija ļoti tāpat laikā arī nežēlīgi laiki. Tā bija vecā derība, un toreiz tas nebija gluži tāds žēlastības laiks, kādā dzīvojam mēs. Vispār veco un jauno derību ir pat grūti salīdzināt šīs žēlastības nozīmē. Piemēram, mēs redzam 1. Samuela grāmatā, jau pašās pirmajās nodaļās, mēs redzam, piemēram, 3. nodaļā un uzreiz jau 1. pantā, mēs redzam to, ka te ir rakstīts, ka tā kunga atklāsme bija retums tanī laikā, un parādību bija maz. Mēs pat redzam to, ka pravieša Ēļa, pareizāk sakot, priestera Ēļa dēli, vispār neskatoties uz to, ka viņi bija priestera kalpi, taču viņi bija arī bezgodīgi cilvēki un vispār to kungu neatzina. Tātad mēs redzam to, ka bija arī Dieva brīnumi, Dieva tātad zīmes, viņš palīdzēja savai tautai. Protams, Dievs vienmēr palīdz saviem ļaudīm, bet neaizmirsīsim arī to, ka bija arī ļoti nepatīkami tādi laiki, kas bija klusuma laiki, kad Dievs vienkārši klusē. Un pat ja mums reizēm ir kā cilvēkiem šie jautājumi, varenie brīnumi un zīmes vecās derības laikā, bet tomēr paturēsim prātā arī to, ka šī žēlastība bija pavisam citādākā veidā toreiz. Un neaizmirsīsim to, ka no pēdējā pravieša līdz jaunās derības sākumam, tad, kad piedzima Jēzus un mums mācīja par Dieva valstību, viņš mācīja visus cilvēkus par šo jauno tātad derību, un mēs to jau zinām, lasam evaņģēlijos. Mums tas liekas varbūt tīri pat pašsaprotami. Un ir saskaitīti, Bībeles pētnieki ir saskaitījuši šos 400 klusuma gadus no pēdējā vecās derības pravieša līdz laikam, kad nāca Jānis Kristītājs pirmkārt, lai pasludinātu to, ka nāks Jēzus Kristus. Bija šie 400 klusuma gadi. Varam iedomāties šo 400 gadu laikā no paudzes uz paudzi, gadu no gada. Dievs vienkārši nerunā, viņš neko nesaka un viņš šķietami neko nedara. Tāpēc mums reizēm gribas teikt, ja varētu redzēt kādus brīnumus, kādas zīmes, bet tagad paskatīsimies to, ko Jēzus vispār arī apsolīja. Jēzus apsolīja aizstāvja sūtīšanu. Mēs redzam to, ka, piemēram, Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā, 7. pantā, piemēram, mēs redzam, Jēzus saka, tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, ka es aizeju, jo, ja es neizietu, aizstāvis nenāktu pie jums. Bet
aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Tātad Jēzus apsola to, ka pat, ja viņš dosies atpakaļ pie tēva, viņš sūtīs mums Svēto garu. Mēs varam paskatīties uz kādiem labi zināmiem notikumiem apostuļu darbu 2. nodaļā no 16. panta sākot. Pienāca vasaras svētku diena un Svētais gars nonāca. Un tagad mēs redzam to, kas ir apsolīts un kas notiek ar mums šajā jaunajā derībā. Neskatoties uz to, ka bija arī vareni brīnumi un zīmes vecās derības laikā, taču cik daudz labāka ir šī jaunā derība, kur mēs dzīvojam pašlaik. No 16. panta sākot, Pēteris vasaras svētku dienā šo pasludināja, viņš paskaidroja, kas tad ir noticis, bet te piepildās pravieša Joela vārdi. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no sava gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvie sapņos sapņus, un arī pār saviem kalpiem un savām kalponēm es tanīs dienās izliešu no sava gara, un tie pravietos. 19. pants, un es došu brīnumus augšā pie debesīm un zīmes, apakšā virs zemes, asinis un uguni un dūmus un tvaiku. Mēs redzam to, ka mēs esam ārkārtīgi, varētu teikt, laimīgi cilvēki, jo mēs dzīvojam jaunajā derībā. Un mums atliek tikai meklēt Dieva klātbūtni, mums atliek tikai nākt pie Tēva, viņa dēla Jēzus Kristus vārdā, meklēt viņa svēto garu, viņa svaidījumu, un visas šīs lietas pār mums var nākt, un mēs to varam piedzīvot. Mēs tikko 1. Samuela grāmatā lasījām šeit pat 3. nodaļā, tur 1. pantā, ka tā kunga atklāsme bija retums tanī laikā, un parādību bija maz. Bet šeit, ka jaunekļi redzēs parādības, šeit parādības mums atkal, tās mums ir apsolītas. Jā, sapņi, dažādi brīnumi, zīmes. Pāvils arī vēlāk šo visu apstiprina. Viņš saka, ka es vēlos, lai jūs visi pravietotu. Mēs tagad varam meklēt Svēto garu, viņa svaidījumu, varam saņemt Svētā gara kristību un runāt jaunās mēlēs, varam lūgt garā. Un nekad neaizmirsīsim to, kādos laikos mēs dzīvojam. Jā, pat ja šie ir pēdējie laiki, pat ja šie nav tie vieglākie laiki, bet tomēr Svētais gars ir izliets, Svētais gars ir dots šajā te pasaulē. Mums atliek tikai meklēt viņu. Mēs varam doties uz svaidītām sapulcēm, meklēt Dieva klātbūtni pilnīgi personīgi, sameklēt draudzi, kura mums ir sirdī tuvāka un tam līdzīgi. Mums ir tik daudz neskaitāmu iespēju tikai tāpēc, ka mēs dzīvojam jaunajā derībā. Tāpēc nekad neaizmirsīsim to, ka, jā, protams, Dievs darīja varenas lietas vecās derības laikā. Tomēr neaizmirsīsim nekad šo vareno patiesību, kādos žēlastības laikos mēs pašlaik dzīvojam. Un to visu, kas ir piepildīts šajā jaunajā derībā, kad mums atliek tikai nākt Dieva klātbūtnē, meklēt viņa vaigu. Un lai cik arī tas varbūt vienkārši šodien skan, bet vienkārši tuvoties Dievam vēl vairāk, meklēt viņu vēl vairāk, meklēt Svēto garu un meklēt sadraudzību ar Dieva Svēto garu, lai mēs piedzīvotu katrs personīgi, ka nevis kā vecās derības laikā tikai pār īpašiem Dieva izraudzītiem priesteriem,
praviešiem, ķēniņiem bija Dieva svaidījums, bet tagad tas var tikt dots mums katram ikvienam, un vēl piedāvām, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu savā sirdī un dzīvē, Svētais Gars sāk mājot mūsos iekšā. Tāpēc neaizmirsīsim to, ka mēs dzīvojam laikos, kad Dievs runā un atklājas. Esi bagātīgi svētīts tālākajā dienā un šajā visā nedēļā, Kunga Jēzus Kristus vārdā, šai reizē, šai nedēļai tas arī būs viss. Esi bagātīgi svētīts un piepildīts ar Svēto garu Jēzus varenajā vārdā. Amen. Tad jau tiksimies nākamajā nedēļā, pagaidām gan atā.